Pāvilosti kā vieta ļoti daudz nosaka, kādas mājas šeit iedarās. Jo vēsturiski ir raksturīga šī mazo mājiņu ainava, tādā diezgan konkrētā urbānā rakstā. Bet tas interesantākais ir tas, ka Pāvilostā šobrīd ir daudz cilvēku, kuru domāšanas plašums ir pārsniedz šo Pāvilostu, kur te ir ieradušies dēļ vēja, jūras, dēļ tās brīvības sajūtas. Mums nevajadzēja logu taisīt. Man liekas ļoti labi. Parādi? Viss spogulē. Nav tik vienkārši māju uztaisīt kā vēju, vai kā jūru, vai kā dzīvnieku. Mums palīdzēja gan tas, ka mēs varam izmantot koku mūsdienu tehnoloģijās, gan arī datorprogrammas un programmēšanu, kas palīdzēja šo brīvības simbolizējošās tās līnijas un līknes realizēt. Varbūt mēs atveram vaļā līdz kaut kādai šitādai un tad tālāk. Kopumā var atbīdīties 9 metrus. Un tā ideja, tas arī nāk no pasūtītāja, ka ir jābūt iekšelpai sasaisti ar ārtāpu, bet tā nedara kā terase, jo visi tie jumtiņi vējā tiek parauti. Uzmanību! Stop! Ja tev līst, tāpat esi iekšā, bet tev ir tik liela saikne ar ārpusi, kad tas ir tā kā ārā būt. Tā kā vasarā ir galvenais laiks, kad šeit notiek balītes un pasākumi, tad lielā dzīvojamā istaba ir pilnībā savienota ar pagalmu. Ja es tagad bildētu, tad tu būtu kadrā, Miķel. Arī. Arī. Kā tas var būt? Nu, tu tur esi. Šis milzīgais loks ir rietumu saule, un tā vakara dzīvošanās tā saule spīd iekšā. Bet tas apaļais ir pret austrumiem, viņš atkal tā telpa tomēr ir diezgan milzīga, ka viņam ir tā vēl viena gaisma, vēl viens gaišums ienāk telpā. Un katru reizi, kad es atbraucu, man pašam negribot acis vienmēr apstājas pie šī te šīfera jumta, kaimiņa šķūnīša šīfera jumta, kurš ir redzams caur apaļo logu. Man viens variants bija no šitā stūra pastīties. Griezti vērpjas, lai savienotos ar divslīpu jumtu. Man liekas, ka šī ir tāda stratēģiski pati svarīgākā vieta, jo no šejienes tu vari gan visas apkārtējās vietas redzēt, vai tu vari redzēt, vai tev nāk draugi ciemos pa ielu. Šit ir labāk? Te ir ar sābiņu, bet ir redzams tieši tā telpas dinamika. Šāda lieltelpa Pāvilostā bija vajadzīga, jo Andris ir ļoti viesmīlīgs cilvēks, un pie viņa vienmēr kāds sanāk, un sanāk ne viens cilvēks, ne viena ģimene, bet sanāk vairākas ģimenes. Un Pāvilostas mazo mājiņu arhitektūrā šādu funkciju nevar īsti ielikt. Tur bija viss kaut kas mainījās, kas te varētu būt mākslinieka darbnīca vai jogas telpa vai vienkārši balīšu vieta. Un es domāju, ka te arī var notikt, ja kas te arī var kāds reliģisks rituāls pie vajadzības notikt. Tā kā pārkārtojot mēbeles, izņemot šos maināmos elementus ārā, te var viss kaut kas notikt. Nu, vispār mans skatu punkts ir no galda, bet... Nu, te es sēžu pie galda. Tas nav izdomāts skatu punkts, tas ir īstais. Tas ir īstais, tas ir oriģināli. Šī ir mana māja, un es gribēju radīt kaut ko bērniem, radiem viesiem, svinībām, vēl vienu māju. Un mums bija skaidrs, mēs tur gribam jūra, viļņi, kāpas, vējš, un tas galvenais jau bija jumts laikam. Miķels saņēma uzdevumu tajā vietā kaut ko radīt Pāvilostē skaistu.